Labdien! Sveicam jūs Latvijas Dijanetikas centrā, un šodien ciemos pie mums atnāca Ilona. Sveika, Ilona! Sveika! Mēs gribējām pacelt ļoti tādu svarīgu tēmu, kā sadzīvot ar saviem bērniem, kā ar viņiem komunicēt, jo ļoti daudzi tagad meklē informāciju arī internetā un meklē atbildēs uz šo jautājumu. Ilona teica, ka viņi ir kaut kas, kā viņa var padalīties ar mums. Vari lūdzu pateikt savu storiju, stāstu, kā tev šajā jautājumā? Jā, paldies. Pirmkārt, mani bērni dzima padomju laikā, un tad nebija grāmatas, kur varētu atrast kaut kādu gudrību, kā pareizi audzināt savus bērnus. Un līdz ar to es varu teikt pat, ka es biju ļoti bieži ļoti slikta mamma. Kā tas izpaudās, ka es biju neiecietīga, es biju dusmīga bieži, es viņus kontrolēju un aizrādīju pa daudz. Un tad pienāca brīdis, kad es sapratu, es taču kaut ko daru pilnīgi nepareizi. Un tad es sāku meklēt, kur varētu izlasīt, vai kāds man pastāstītu, kā sākt kaut ko darīt, lai mani bērni sāktu man uzticēties un būtu pieklājīgas pret mani un tā tālāk. Un tad es atradu Dijanetikas centru, kur es atnācu, un man iedeva lasīt Dijanetikas grāmatu, es viņu iegādājos. Un atklājās, ka tur ir tik daudz par visādām dzīves negācijām, kā ar tām tikt galā. Un tā es pamazām lasīju, un jau sāku mainīties, jo ir skaidrs, ka man bija jāmainās nevis meitenēm. Un viņas sākumā brīnījās, kas ar tevi, mamma, notiek. Es teicu, ziniet, es tādas gudras lietas lasu, un man kļūst arvien vairāk zināšanas, kā laboties pret jums un būt mīloša mamma, kas rūpējās par jums, nepārmet, nekontrolē un ļauj viņām dzīvot brīvi un tā. Un tad tas gāja ļoti lēnām, bet man pacietība pietika. Un tā manas meitas tagad jau ir pieaugušas, un abas ir ļoti izglītotas un laimīgas savās dzīvēs. Paldies, ka tu padalījies. Ļoti interesanti. Tu teici meitas, cik tev meitas ir? Divas meitas. Jā. Un cik es sapratu, tagad jums ir ļoti labas attiecības? Jā, mums ir ļoti labas attiecības, bet tas bija ļoti ilgais ceļš. Un man pacietība pietika priekš tā, jo es gribētu teikt, ka šī grāmata, kas dod atbildes uz visiem svarīgiem jautājumiem, īpaši par bērniem, tas ir kaut kas īpašs. Tā kā es labprāt būtu priecīga, ka cilvēki gribētu, kuriem ir problēmas dzīvē ar bērniem tieši, ka te var atrast to kodolu, kā izmainīt sevi, bet ne bērnus. Super, paldies tev. Man ir tāds vēl jautājums. Dažreiz mēs redzam, ka ir tā komunikācija nav tik laba, ja, piemēram, ar bērniem, un mamma vai tēvs, viņi sāk kaut ko izgudrot, teiksim, ja, kaut ko palasa, gudro, ja, un saka kaut ko izgudrot, un bērni, viņi saka pretoties. Ko tu tur dari, kāpēc tu to dari? Tev nebija no viņas puses, no viņu pusēm, ja, ka viņiem bija kaut kāds negācijas, ka nevajag kaut ko mācīties, nevajag, piemēram, pret to, ka tu atradi Dijanetiku, ko tu jaunu kaut ko atradi, tādā veidā. Vai viņi saprata, ka tas palīdz gan viņiem, gan tev, un viņi bija par? Jā, paldies. Bija tā, ka no sākuma viņas brīnījās, kas ar tevi ir noticis.
Jā, kas ar tevi ir noticis? Tu tāda jokaina. Jā, un es teicu, jūs ziniet, meitiņas, es mācos tādas gudrības, jā, kā man tikt galā ar sevi. Tad galvenā ideja, ka tu vienmēr uztvēri vairāk uz sevi, ja? Ne uz viņiem, ka viņiem ir kaut kas nepareizs, ja? Bet ka tas ir tavs, ja? Un tu to risini, savas kaut kādas lietas. Pareizi saproti? Jā, jā. Es gribētu akcentu uzlikt uz to, ka mums jāskatās vispirms sevī, ko mēs darām, ko mēs varam sevī izmainīt. Un līdz ko mēs mainamies paši, tikai tad mainīsies bērni. Tā ir ļoti, ļoti būtiska, man liekas, ideja, jo bieži vien, cik es arī redzu, kā cilvēki sarunājas, ja, vai par saviem bērniem, vai viņi vienmēr grib pateikt, ka viņiem ir kaut kas, ja, viņiem ir kaut kāda problēma, bet reāli notiek tā, ka cilvēks, ja viņš pats sev kaut ko dara, labā virzienā, ja, vai viņš pats mainās, tad cilvēki apkārt mainās, vai ne? Jā, visnotaļ. Jā. Super. Jā. Mēs šodien atklājam jums bišķiņ tādu vienu svarīgu, būtisku lietu, kuru jūs varat uzreiz jau pielietot, ja. Protams, vajag lasīt grāmatu Dianētika un atrast atbildes uz jautājumiem. Ilona, es gribēju pateikt tev liels mīļš paldies, ka tu atnāci pie mums ciemos, un man prieks dzirdēt, ka tev tagad ar bērniem viss kārtībā, un es novēlu, lai tā arī viss ir un tikai uzlabojās. Paldies liels! Paldies! No savas puses mēs gribam uzaicināt jūs uz Latvijas Dianētikas centru un pērciet grāmatu Dianētika, lasiet. Jūs varat atrast atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem un nāciet Krišjāna Valdemāra iela 20 Office 2, pērciet grāmatu un uz tikšanos. Paldies, Ilona! Lūdzu! Visu labu!